Tātad jautājumi, ko tev visticamākais, ka uzdos pirms motociklu vadīšanas eksāmena. Tātad, kādas tad vispār kontrola lampas mums motocikla panelī ir? Tātad, ieslēdzot aizdedzi, iedegās vairākas lampas, bet pirms motocikla darbināšanas paliek degt tikai dažas. Tātad, vispirms mums ir neitrālā pārnesuma indikators, tad mums ir palikusi degot ABS lampa. Šāda lampa degs tikai tiem motocikliem, kuriem tāds ABS vispār ir, un mums ir eļas spiediena lampa. Nu, tad sekojoši. Pirmā, kurai vajadzētu nodzist, ir eļas spiediena lampa, un tas notiks tajā mirklī, kad tu sāksi startēt motociklu. Kad tu slēgs pārnesumā, nodzisīs šī te kontrollampa, jo neitrālajā vairs nebūs mocīts, un tikai tad, kad tu sāksi braukt un būs jau nobraucis pāris metrus līdz pat pāris desmitiem metru, nodzisīs šī te lampa, kad ABS modulis sapratīs, ka ar ABS viss ir kārtībā. Tātad vēl mums ir tālās gaismas indikators, vēl mums ir tā saucamais check engines, kurš iedegsies tikai tad, ja būs kaut kāds defekts tur konstatēts. Nu, un, protams, pagrieziena indikātori, jā, vienai pusē otrai. Nu, un tālāk jau specifiski no katra mocīša atkarīgs degvielas līmenis, motora temperatūra, spidometrs būs visiem, jaudas režīmi vai arī, piemēram, kurā pārnesumā ir ieslēgts, kāda mocītim tāda informācija var būt un tāda var arī nebūt. Simboliņi principā ir tie paši, kas automašīnā. Kā ja tu brauc ar automašīnu, tev nebūs grūtības atpazīt arī šos te simbolus.